Labvakar tautā. Jā, droši aplaudējiet vairāk. Mūs sen nomoka viens muļķīgs jautājums. Kāpēc igauņi jums vienmēr ir priekšā? Un tā tik tiešām arī ir. Kā piemēram viņi ir izgudrojuši Skype. Eiro par mums ieviesa ātrāk. Un sasodīts! Sabiedriskais transports viņiem ir Tallinā bez maksas. Es nesaku, ka mēs esam skaudīgi, tikai... Kāpēc tam lēnajam brālim ir tās labākās rotaļlietas? Patiesībā viss ir vienkārši. Visa veiksme slēpjas viņu starptautiskajā abreviatūrā. Un tik tiešām, IST ir šī fenomena atslēga. Angļi igauņus jau izsenisi nosaukuši par labākajiem. Un te jāatkārto vārds labākie. Best est. Jūtat, uz ko es velku? Igauņi ir visur. Mēs visi dievinam mūzikas festivālus, un tas viss pateicoties kam? Arī vēsture mums stāsta. Jaunzēlandieši pirmie uzkāpa Everestā. Vai tiešām? Forever and ever igauņi. Un ja skolas olimpiādā jums jautā, kas kopīgs Ernestam Gulbim, Manchesteras United, Silvestram Stallonem un Destiny's Child, tā atkal ir Igaunija? Nē, tā ne nauda. Domājiet, loģiski. Ja vienkārši jau izgāzāties olimpiādē. Un ja mēs visbeidzot nonākam pie sākotnējā jautājuma, kāpēc igauņi jums vienmēr ir priekšā? Tad atbilde šeit būs pavisam vienkārša. Visvairāk cilvēks par savu attīstību domā tikai tad, kad puncītī nav ko ielikt. Un tas nozīmē, ka igauņiem visu laiku vienkārši gribās ēst. Un arī mēs latvieši ne ar ko neesam sliktāki. Mēs spējam piedot visu, jo mēs vienkārši mīlam. For the prince of the south. Fuck that yabba dabba do shit, bitch, I just got out. Still rapping, slapping kittens and grabbing my car.